No apdrošināšanas krāpšanām līdz kredītkartēm. Cilvēki katru dienu cenšas tevi apkrāpt. Vēlies nepalikt bez naudas? Klausies uzmanīgi. Es esmu Džošs, un šodienas raidījumā The Infographics Show mēs atklāsim 30 stulbākos finanšu slazdus, kuros iekrīt vidusšķiras cilvēki. 30. Saskaņā ar YouGov datiem 2022. gadā apdrošināšanas nozara ieņem iespaidīgo 4. vietu Amerikas visvairāk nīstāko nozaru sarakstā, atpaliekot tikai no tabakas, ziņamēdījiem un kabeļtelevīzijas. Un viena no tām burtiski izraisa cilvēkiem vēzi. Daļa no iemesla, kāpēc cilvēki tik ļoti ienīst apdrošināšanas nozari, ir finanšu krāpniecības, piemēram, dzīvības apdrošināšana uz visu mūžu, kas var pilnībā sagraut pat turīgus biroja darbiniekus. Dzīvības apdrošināšanas polise uz visu mūžu, atšķirībā no termiņa apdrošināšanas, kas sedz jūs tikai noteiktu gadu skaitu, darbojas no brīža, kad to iegādājaties, līdz pat jūsu nāvei. Tad tāda izmaksā nāves pabalstu un iespējams arī kādu uzkrājumu vērtību. Tas šķiet kā stabils ilgtermiņa ieguldījums. Nē, tieši tā viņi vēlas, lai jūs domājat. Jūs apņematies maksāt apdrošināšanas prēmijas visu savu dzīvi, kas bieži vien izmaksā jums 8 līdz 10 reizes vairāk nekā termiņa apdrošināšanas polise, bet izmaksā mazāk, kad jūs nomirstat, iespējams no sirdslēkmes, pēc ieskatīšanās savā bankas kontā. Un tas ir tikai sākums. Numurs 29. Saskaņā ar Pew pētniecības centra datiem 24% amerikāņu uzskata, ka tas, ka tev ir daudz naudas, dzīvē dod vislielāko piepildījumu. Pieaugošās dzīves izmaksas un spiediens vairāk ietaupīt ir piespiedis amerikāņus atlikt pensionēšanos un strādāt ilgāk nekā jebkad agrāk. Vismaz jūs mazliet vairāk papildināsiet savus uzkrājumus, vai ne? Nu, tā ir vēl viena nepatīkama lamā, ko finanšu darboņi jums uzstāda. Vidējais dzīves ilgums ASV ir 79 gadi. Strādājiet līdz 65 gadiem vai vēlāk, un jums var būt tikai 10 gadi, lai patiešām izbaudītu pensiju. Vēl sliktāk, šie gadi statistiski visbiežāk tiek pavadīti vājā veselībā un cīnoties ar nopietnām slimībām. Bet vismaz jūs brauksiet ar kaut ko jauku uz to darbu, no kura nevarat aiziet pensijā, vai ne? Nu, ne tad jau uzķersieties uz nākamā. Numurs 28. Tas ir tas, par ko sapņo bērnībā. Ar pārliecību ieiet autosalonā, nopirkt jaunu mašīnu un uzreiz izbraukt no tā. Bet tā ir viena no sliktākajām lietām, ko var izdarīt. Un tas viss ir viena vārda dēļ, kas ikvienam, kurš interesējas par finansēm, liek nodarbēt. Nolietojums. Pirmajā gadā pēc jaunas mašīnas iegādes tās vērtība samazināsies par 20%, un tā turpina kristies ar laiku. To tiek uzskatīts par jaunu auto tikai tik ilgi, kamēr tas vēl atrodas salonā, bet tiklīdz tu to izbrauc no salona, tas jau ir lietots un tiek vērtēts kā lietots. Visa tā papildu nauda, ko samaksāji, vienkārši pazūd gaisā. Un pats sliktākais, visi saka, ka lietotas mašīnas iegāde nozīmē, ka tu pārmanto kāda cita galvas sāpes. Bet jauna mašīna ar visu jaunāko tehnoloģiju un augstu aizvietošanas vērtību tev uzliek vēl lielāku apdrošināšanas prēmiju, un tā tavs sapņu auto pārvēršas par īstu murgu. Šī nākamā tendence pārliecināja miljonus, ka viņi kļūst bagāti, kamēr patiesībā tukšoja viņu makus. Numurs 27. NFT, jeb neaizvietojamie tokeni, ir blokķēdē autentificētas parasti neglītas mazas ilustrācijas, kas paredzētas kā unikālas un nejauši ģenerētas. Cilvēki tos iegādājās kā spekulatīvus ieguldījumus, cerot, ka retums paaugstinās to vērtību. Tie bija ārkārtīgi populāri 2020. gadu sākuma kriptovalūtu trakuma laikā. Bet nākamreiz, kad redzēsi NFT, tev daudz sirdsāpes ietaupīs, ja domās, ka tas nozīmē nav finansiāli dzīvotspējīgs. Aptuveni 23 miljoni cilvēku to nezināja, un tagad viņi sēž ar bezvērtīgiem blokķēdes JPEG attēliem. Saskaņā ar NFT Scan un CoinMarketCap datiem gandrīz 69,800 no 73,000 NFT kolekcijām ir zaudējušas visu savu vērtību, atstājot visus, kas tās iegādājās, finansiāli izpostītus. Lielisks piemērs ir pirmais tvīts, kas tika pārvērsts par NFT, ko izveidoja dibinātājs Jacks Dorsijs. Tas tika pārdots par 2,3 miljoniem mārciņu 2021. gadā, bet 2023. gadā tā vērtība samazinājās līdz nieka 1200 mārciņām. Tas ir mazāk nekā $2000. Un ja vēlies saglabāt savu naudu, varbūt nākamreiz atturies, kad redzi kādu traku spekulatīvu investīciju tendenci, ko visi pārējie slavē. Šīs nākamās lamatas ir kaut kas tāds, ko lielākā daļa amerikāņu jau nesā savās kabatās. 26. punkts. Tā kā viss ir tik dārgs un algas nemainās, nav nekas neparasts, ka cilvēki izmanto kredītkartes. Patiesībā 82% pieaugušo amerikāņu ir vismaz viena kredītkarte, bieži vien vairākas. Un 2025. gadā Amerikas kopējais kredītkaršu parāds sasniedz apmēram $1,28 triljonus. Daudziem ir grūti tikt līdzi, un viņi veic tikai minimālos maksājumus, lai izvairītos no kavējumu maksām. Un tieši tā viņi jūs pieķer. Minimālais maksājums bieži vien ir tikai 2 līdz 3% no kopējās parāda summas, taču tajā pašā laikā procenti turpina krāties. Tas nozīmē, ka ar laiku jūs samaksāsiet vairāk naudas.
Viens avots, MyBudget, sniedz šādu piemēru. Ja jums ir $5000 parāds kredītkartē ar 18% likmi, un jūs katru mēnesi maksājat tikai $100 minimālo maksājumu, parāda dzēšanai varētu būt nepieciešami vairāk nekā 30 gadi, un šajā laikā jūs būsiet samaksājis vairāk nekā $12,000. Tas ir vairāk nekā 2 reizes vairāk nekā sākotnējais parāds. Padomājiet par to nākamreiz, kad veicat maksājumu. Un šī lēnā asiņošana nav nekas salīdzinājumā ar to, kas vēl tikai nāks. Numurs 25. Galvenā prece. 21. gadsimtā ir ērtības, un uzņēmumi ir sapratuši, ka viņi to var izmantot savā labā. Kas gan varētu būt labāks piemērs tam, kā ēdienu piegādes pakalpojumi, piemēram, DoorDash un Uber Eats. Tas šķiet vēl ērtāk, ja dzīvojat piepilsētā. Bet līdzīgi kā ar kredītkaršu atmaksām, tā ir lēna finansiāla nosiņošana, ja paskatās nedaudz tuvāk. Jums var šķist nekas īpašs pasūtīt ēdienu ar DoorDash, kad esat nogurs pēc darba piektdienas vakarā, līdz saprotat, ka preces šajos piegādes pakalpojumos var būt pat par 39% dārgākas. Un tas vēl pirms tiek pieskaitīta piegādes maksa un dzeram nauda vadītājam. Maltīte, kas veikalā jums maksātu $40, lietotnē varētu izmaksāt pat $54. Tātad, ja jūs pasūtat ēdienu vairākas reizes nedēļā, jūs zaudējat naudu, pat to neapzinoties. Bet tas nav nekas salīdzinājumā ar mūsu nākamo finanšu slazdu. Numurs 24. Lotērija. Tas ir kā tikt iespartam zibens, tikai šoreiz jūs nonākat jaunā nodokļu kategorijā. Amerikāņi maksā lielas summas, lai spēlētu spēli, kurā viņi gandrīz noteikti zaudēs. Jūsu iespējas tikt nogalinātam zibens spērienā ir aptuveni 1 pret 187 000. Jūsu iespēja laimēt Powerball ir 1 pret 292,2 miljoni. Tas pat nav tuvu. Saskaņā ar CNBC pusi amerikāņi spēlē štata loteriju, un atkarībā no konkrētā avota vidējais amerikānis katru gadu iztērē no $300 līdz $1000 loterijas biļetēm. Katru gadu. Tas ir nauda, ko jūs tikpat labi varētu vienkārši iemest vēlmju akā. Protams, daudz labāk, ja šo naudu paturēt savā kabatā. Un runājot par sapņiem, pats Amerikas sapnis varētu būt viens no visdārgākajiem slazdiem vispār. 23. Vidusšķiras sapnis ir patiešām būt sava mājokļa īpašniekam, nevis īrēt to. Un 2024. gadā hipotekārie maksājumi patiesībā bija lētāki nekā īre, kas droši vien liek daudziem no mums apsvērt zvanu Samaritānas palīdzības līnijai. Tomēr tas nozīmē vēl vienu finansiālu slazdu īpašniekiem, un šķiet, ka tas ar katru gadu kļūst tikai sliktāks, līdz ar inflāciju. Uzturēšanas izmaksas. Saskaņā ar Forbes datiem, gada uzturēšanas izmaksas vienģimenes mājai ir aptuveni $10,400 gadā, ar 5,9% pieaugumu katru gadu. Vai dzīve nav vienkārši nežēlīgi nepielūdzama? Pat tad, kad tev ir sapņu situācija, ir ārprātīgi dārgi slēgtie mīnusi. Bet mājas nav vienīgais sirdi sildošais pirkums, kas klusi var sagraut tavas finanses. 22. numurs. Tu vari domāt, ka mājdzīvnieki piešķir tavai dzīvei mazliet vairāk jēgas, bet tikpat viegli tie var kļūt par ēnkuru ap kaklu, kas tevi velk lejā finansiālā bezdibenī. Apskatīsim populārāko mājdzīvnieku Amerikā. Pašlaik amerikāņu mājsaimniecībās dzīvo 48,3 miljoni suņu. Lai gan ieguvumi no suņu turēšanas galvenokārt ir mīlestība un draudzība, ar tām tu Lamborghini nopirkt nevari. Tāpēc apskatīsim reālās izmaksas, kas saistītas ar viena no šiem četrkājainajiem liekēžiem turēšanu. Saskaņā ar Wall Street Journal datiem, sākotnējās izmaksas, lai iegūtu suni, svārstās no $1100 līdz $4400, bet ar to viss tikai sākas. Jums būs jāmaksā arī par sterilizāciju un kastrāciju, vakcināciju, apmācību, barību, regulārām pārbaudēm, kopšanu un piedarumiem. Tas kopā veido no $3000 līdz $9500. Un tad ir pienācis laiks mājdzīvnieku apdrošināšanai. Un ja jūs cerat uz vairāk nekā vienu mājdzīvnieku, droši pievienojiet attiecīgos reizinātājus visiem šeit minētajiem skaitļiem. Tagad mēs runāsim par mūža izmaksām. 21. punkts. Vai jūs esat miljonārs? Mēs pieļaujam, ka visticamāk nē, bet vai jūs zinājāt, ka ja esat pastāvīgs smēķētājs, savas dzīves laikā uz cigaretēm varat iztērēt pat līdz $1,6 miljoniem? Un šis fakts tika publicēts 2016. gadā. Ņemot vērā inflāciju pēdējās 10 gadus laikā, tagad šī summa varētu sasniegt pat $2 miljonus. Bet ja alkohols ir jūsu likumīgā izvēle, kā mazināt stresu, arī tas finansiāli jūs iztukšos. Pandēmija būtiski palielināja alkohola patēriņu, dažos ASV štatos pieaugot pat par 20% līdz 40%, tāpēc bizness plaukst, ja gadās to pārdot. 2022. gadā vidējais amerikānis katru gadu iztērēja $583 alkoholam. Pat ja jūs neņemiet vērā tūlītējās izmaksas par cigaretēm un alkoholu, patiesā cena parādās vēlāk, kad to ietekme uz veselību novad pie milzīgiem globālajiem veselības aprūpes izdevumiem. Labāk jau tagad ierobežot savus ieradumus, gan finansiālu, gan nākotnes apsvērumu dēļ, neatkarīgi no tā, cik stilīgi tu domā izskatāmies ar to cigāru un viskija glāzi. Nākamais ieradums tevi iesloga, pašam to nemanot.
20. punkts – Netflix, Amazon Prime, Disney+, Hulu, HBO Max, Peacock. Un tas vēl ir tikai neliela daļa no straumēšanas pakalpojumiem, kuros mūsdienās ir sadalīts izklaides saturs. Un tas viss kļūst arvien dārgāks. Patiesībā žurnāls Forbes noskaidroja, ka straumēšanas pakalpojumu cenas 2025. gadā pieauga par 44%. Vidējais amerikānis tērē nedaudz vairāk nekā $42 mēnesī par straumēšanas pakalpojumiem, kas gadā veido nedaudz vairāk nekā $500. Un vai tu vispār regulāri skaties vismaz pusi no tiem pakalpojumiem, par kuriem maksā? Tas ir vēl viens iemesls samazināt šos izdevumus un skatīties vairāk bezmaksas Infographics show video šeit, YouTube. Numurs 19. Azartspēļu lietotnes šobrīd izraisa finanšu un veselības krīzi visā ASV, pateicoties mīkstinātajiem azartspēļu likumiem. Cilvēki liek likmes uz sportu, vēlēšanām un pat nejaušiem pasaules notikumiem, dažkārt katru gadu iztērējot $1000 un gandrīz neko nesaņemot pretī. Nacionālā padome cīņai pret azartspēļu atkarību lēš, ka aptuveni 2,5 miljonu pieaugušo ASV cieš no smagām problēmām. Vēl 5 līdz 8 miljoniem ir būtiskas grūtības. Ja tu atklāji, ka esi viens no šiem cilvēkiem, tas tev var izmaksāt pilnīgi visu. Un tieši tad, kad domā, ka esi izvairījies no acīm redzamajiem slazdiem, tevi gaida līgumi, kas uzdodas par iespējām. 18. punkts. Rets veids, kā spērt pirmo soli nekustamā īpašuma iegādē, ir īres pirkuma darījums. Tas ļauj tev ar katru īres maksājumu uzkrāt kapitālu, līdz pilnībā kļūsti par mājas īpašnieku. Taču, lai gan tas izklausās pēc izdevīga darījuma, pastāv nopietni finanšu slazdi, no kuriem jāuzmanās. Ja pārdevējs ir negodprātīgs, tavi maksājumi var tikt piesavināti vai izmantoti viņa nodokļu un hipotēkas sekšanai, pārliekot parādu uz tevi. Īpaši smagos gadījumos viņi pat var izīrēt vai apakšīrēt īpašumu, iebāžot kabatā papildu naudu, kamēr tu nesaņem neko. Ja tu iesaisties īres ar izpirkuma tiesībām darījumā, vispirms rūpīgi izpēti visu informāciju. Vai var būt vēl sliktāk? Jā, noteikti var. 17. punkts. Kas gan var būt vēl tipiskāks vidusšķirai par laivu piebraucamajā ceļā? Lai gan daudziem tā ir statusa zīme, tā var kļūt arī par nopietnu finanšu bedri. Laivas ne tikai zaudē vērtību tikpat strauji kā automašīnas, bet tas var būt arī dārgs hobijs. Laivas apdrošināšana var būt dārga, un uzturēšanas izmaksas var būt ievērojamas. Un, ja vēlies to turēt ostā, nevis uz piekabes pie savas garāžas, piestātnes īre būs vēl viens pastāvīgs izdevums. Un cik bieži tu to patiesībā izmantosi? Tiešām? Tagad par vienu no lielākajām afērām bezcerīgiem romantiķiem. 16. punkts. Tā ir tradīcija, kas it kā ir tikpat sena kā pasaule. Iztērēt 2 mēnešu algu lielam dimanta gradzenam, lai bildinātu savu mīļoto. Tikai patiesībā tā nav tik sena tradīcija. Tā ir tikai tikpat sena kā 1947. gads, kad De Beers Diamond Company padarīja to par jaunu tradīciju. Pirms pagājušā gadsimta 40. gadiem tikai 10% līgavu saņēma dimanta gradzenus. Līdz 90. gadiem tie jau bija 80%. Tā vietā, lai iztērētu 2 mēnešu algu par parastu dimanta gradzenu, iztērē mazāk par kaut ko personisku un nebankrotē dēļ viena akmens. Un parādi turpina krāties. 15. punkts. Vidusšķiras cilvēki ir karjeristi. Viņi vēlas tikt iekšā, pat ja tas nozīmē finansiālu izmantošanu. Tāpēc viena no lielākajām krāpšanām ir pieteikties uz neapmaksātu praksi. Cilvēki saka, ka tā ir vērtīga iespēja iegūt pieredzi un veidot kontaktus nozarē, bet ja laiks ir nauda, tev pienāks saņemt samaksu par savu laiku un smago darbu. Tagad kaut kas, kas tevi nevajadzētu pārsteigt. 14. punkts. Visi zina, ka slimnīcā viņus apkrāpj. Tas ir katra lēta joka pamats visā pasaulē. Pat parastām procedūrām var būt pārsteidzoši augsta cena, jau ilgi pirms rodas nopietni medicīniskie parādi. Lūk, tev neliels dzīves knifiņš. Prasi detalizētu rēķinā iekļauto maksas pozīciju sarakstu, kur viņiem būs jānorāda katra lieta, par ko viņi prasa maksu. Un tad tu redzēsi, kā liela daļa no rēķina pazūd kā ar burvju mājienu, un rēķini turpina krāties. 13. punkts. Mode mainās ātri un pastāvīga, lētu modernu apģērbu iegāde var izmaksāt vairāk nekā ieguldījums dažos kvalitatīvos pamata apģērbu gabalos, kas kalpo gadiem ilgi. Apģērbi kļūst arvien dārgāki, un vidējā prece maksā pat $17 vai vairāk. Un tā ir problēma. Jauni apģērbi veido 2,3% no vidējā amerikāņu gada izdevumiem. Pērciet izturīgus apģērbus, ietaupiet naudu un samaziniet apģērbu atkritumus šajā procesā. Ieguvēji ir visi, un tas ir tikai jūsu drēbju skapis. Pagaidiet, līdz mēs sāksim runāt par tēriņiem, kas jūs var vajāt gadu desmitiem. 12. punkts. Vai jūs iztērētu $33,000 atvaļinājumam, kas ilgs tikai 1 dienu? Droši vien nē. Bet cilvēki regulāri iekrīt parādos, finansējot kāzas, kur vidējās izmaksas ir tieši tik lielas, un 40% no šīs summas ir tikai banketa vietas un ēdināšanas izmaksas. Vai tas tiešām ir tā vērts? Mēs nesakām, ka jums nevajadzētu precēties. Vienkārši iesakām apsvērt saprātīgāku budžetu, ja nevēlaties, lai jūsu maku gadiem ilgi vajātu laulības poks. Visi šie parādi būs ar jums līdz nāvei, un pat tad jūs nevarēsiet no tiem izbēgt.
11. Viena no tumšākajām finanšu lamatām, kurās cilvēki iekrīt, ir nāve. Un izrādās, ka nāve ir ārkārtīgi dārga. Saskaņā ar Pensilvānijas Universitātes datiem, ja jūs vai jūsu tuvinieks nomirst pēc ilgstošas slimības, pēdējais dzīves mēnesis slimnīcā jau var izmaksāt līdz pat $32,400. Faktiskās apbedīšanas izmaksas var būt ap $7,800, un jūs nedaudz ietaupīsiet, izvēloties kremāciju, kas maksā $7,000. Un, kad runa ir par mirušā īpašuma juridisko lietu kārtošanu, jums būs jārēķinās vēl ar dažiem tūkstošiem. Pat nāve jūs neizglābs no kapitālisma. Bet paskatieties, kas notiek, kamēr jūs vēl esat dzīvs. 10. punkts. Pērc tagad, maksā vēlāk plāni. Ļauj jums finansēt pirkumus un maksāt pa daļām. Izskatās diezgan izdevīgs darījums. To pat var izdarīt ar PayPal. Taču zem virsmas slēpjas arī tumšā puse. Daži no šiem juridiskajiem pakalpojumiem piedāvā kredīta limitu līdz $30,000, un šo naudu ir viegli iztērēt. Pat ja jums izdodas iegūt bezprocentu darījumu, ja nokavēsiet maksājumu, jūs nonāksiet finansiālās grūtībās līdz pat vecumdienām. Un kad jūs būsiet vecs, jūs gaidīs jaunas finansiālās lamatas. 9. punkts. Vecums pienāk mums visiem, un tas nozīmē, ka mums jāuztur pašiem sevi vai jāuztur gados vecāki radinieki. Un šajā plēsīgajā sistēmā, ko sauc par Ameriku, tas var novest pie ļoti smagām finansiālām lamatām. Augstākās klases pansionātos vidējās aprūpes izmaksas ir $5,900 mēnesī, bet papildu pakalpojumu šo summu var palielināt līdz pat $20,000 mēnesī. Un pat tas vēl negarantē jums labu aprūpes līmeni. Tā var būt nežēlīga nozare un liecina par to, ka mūsu uz produktivitāti apsēstā sabiedrība atstumj vecos cilvēkus par mūsu pašu naudu. Lielākā daļa cilvēku to nepamanīs, līdz būs jau par vēlu. 8. punkts. Veselības apdrošināšana ir vēl viens no tiem slazdiem, no kuriem, diemžēl, jūs īsti nevarat izvairīties, jo jūsu dzīvību un labklājību izmanto pret jums, lai piespiestu jūs maksāt. Jūs maksāsiet ikmēneša prēmijas par veselības apdrošināšanu gadījumam, ja saslimsiet vai gūsiet traumu, bet bieži vien jūs patiesībā maksājat vairāk un saņemat mazāk. Veselības aprūpes sniedzēji ar apdrošinātājiem vienojas par augstākām cenām nekā tad, ja jūs maksātu skaidrā naudā. Vai nav brīnišķīga sistēma? 7. punkts. Sauciet to par klišeju, bet ja piedāvājums izskatās pārāk labs, lai būtu patiesība, tas gandrīz noteikti tāds arī ir. Iedodiet kādam naudu, un viņš sola to ātri četrkāršot. Nu, iespējams, jūs skatāties tieši uz to, ko eksperti sauc par augstas ienesīguma investīciju programmu, jeb HYIP. Šīs nereģistrētās investīcijas sola šokējoši lielu atderi, tādus, kas atbaidītu jebkuru pieredzējušu investoru un atstātu tikai visvieglāk apmānāmos. Un drīz viņi šķirsies no tiem nedaudzajiem līdzekļiem, ko var atļauties zaudēt. Ja kāds jums piedāvā unikālu investīciju iespēju, veiciet rūpīgu izpēti. Citādi jūs, iespējams, vairs nekad neinvestēsiet. Domājat, ka esat pasargāts no krāpniecības? Padomājiet vēlreiz. 6. punkts. Ekonomiskajai situācijai pasliktinoties, cilvēki meklē veidus, kā mazināt finansiālo spiedienu, un tieši tad uzrodas ātro kredītu devēji. Aizvien biežāk vidējo un augstāko ienākumu cilvēki, meklējot ātru naudu, nonāk tieši šajā finanšu blenderī. Pat aizņemoties $500 līdz $1,000 ar 300 līdz 500% gada procentu likmi, salīdzinot ar 15 līdz 30% GPL, ko jūs saņemat ar parastu kredītkarti, jūs ļoti ātri nonāksiet nopietnās nepatikšanās. Izvairieties no ātro kredītu devējiem par katru cenu. 5. Riskējot izklausīties pēc jūsu ierēbušā onkuļa Ziemassvētkos, jums tiešām jābūt uzmanīgam, ar ko precaties. Tas var būt sliktākais lēmums jūsu dzīvē. Šķiršanās ir plaukstoša industrija, kas katru gadu iekasē apmēram $50 miljardus. Cik daudz jūs varat zaudēt šķiršanās laikā, būs atkarīgs no jūsu personīgās neto vērtības un šķiršanās īpatnībām. Tā nav mūsu darīšana. Bet kopumā mediānas izmaksas ir $7,000, un vidējās izmaksas ir no $15,000 līdz $20,000. Un tas vēl pirms jūs vispār sākat risināt īpašuma strīdus un bērnu aizgādību. Bet ir vēl viens šķietami nevainīgs un tipiski vidusšķiras lēmums, kas var finansiāli vajāt jūs visu atlikušo mūžu. 4. punkts. Studijas universitātē kādreiz bija pārejas rituāls ikvienam vidusšķiras pārstāvim, taču mūsdienās, kad iedzīvotāji ir izglītotāki nekā jebkad agrāk, diploms vairs nav tik vērtīgs kā agrāk. Vismaz metaforiskā nozīmē, jo finansiālā ziņā tas ir dārgāks nekā jebkad agrāk. Saskaņā ar Izglītības datu iniciatīvu vidējās izmaksas ASV universitātes apmeklēšanai ir nedaudz zem $38,300 gadā uz vienu studentu, ieskaitot grāmatas, piederumus un ikdienas dzīvošanas izdevumus. Tas ir gandrīz tāpat kā vienlaikus uzturēt 10 mājdzīvniekus ar nopietnām veselības problēmām. Un tad nāks studiju kredīta parāds. 42,3 miljoni amerikāņu uz saviem pleciem nes kopumā $1,81 triljonu lielu parādu. Vidējais aizdevuma parāds ir gandrīz $39,400, bet pateicoties salikto procentu burvībai, iespējams to atmaksāsi līdz brīdim, kad izmaksās tavu mūža dzīvības apdrošināšanas polisi. Tomēr ir 3 finanšu slazdi, kas ir vēl muļķīgāki un vēl sliktāki.
Trešais. Paņem visus tradicionālās augstskolas finanšu slazdus, dubulto tos, un tad vēl pievieno risku iegūt gandrīz bezvērtīgu diplomu. Un tāda ir realitāte peļņas nolūkā dibinātās augstskolās. Šīs privātās iestādes samazina izmaksas uz mācībām, jo ienākumi aiziet tieši īpašniekiem. Šo skolu studenti divreiz biežāk nespēja atmaksāt savus pārmērīgos aizdevumus nekā tie, kas apmeklē parastās augstskolas. Saskaņā ar The Guardian datiem no 1995 līdz 2015 gadam studentu skaits peļņas nolūkā dibinātās augstskolās pieauga par vairāk nekā 460%. Viņi sola zemākas uzņemšanas prasības kā aizsagu nekvalitatīvai mācīšanai, nederīgiem diplomiem un slētām izmaksām. Izvairieties no tiem, kā no mēra. Tagad lietas kļūst patiešām nopietnas. Otrais punkts. Vai esi kādreiz vēlējies būt pats sev priekšnieks? Daudzi cilvēki to vēlas, cerot izbēgt no žurku skrējiena un iegūt finansiālu neatkarību. Un daudz līmeņa mārketinga uzņēmumi, jeb MLM, izmanto tieši šo sajūtu. MLM ir pārdošanas uzņēmumi, kas tevi savervē, pārdod tev preces, kuras tu tālāk pārdod, un tad mudina tevi pelnīt, piesaistot jaunus pārdevējus savai struktūrai. Būtībā tie ir plāsonīgi uzņēmumi, kas pārdod pašu pārdošanas ideju. Daži no sliktākajiem šiem uzņēmumiem ir burtiski nelegālas piramīdas skēmas, kas tev atstās pilnu garāžu ar liekiem produktiem un daudz brīvas vietas bankas kontā. Viņi dos lielus solījumus par milzīgu naudu, ko tu vari nopelnīt ar viņiem, bet tu spēsi gūt peļņu tikai tad, ja pats kļūsi par plēsēju un sāksi ievilkt šajā krātniecībā vēl vairāk nelaimīgu cilvēku. Saskaņā ar Gerarda Brodija, kurš ir būtisko pakalpojumu komisijas priekšsādātājs teikto, pastāv burtiski 99,7% iespēja, ka tu zaudēsi naudu. Gandrīz nekas, izņemot rītdienas saulēktu, nav tik drošs, tāpēc izvairies no tā par katru cenu. Tagad par galveno finanšu slazdu. Pirmkārt, kad runa ir par krāpniecībām, kas tevi pilnībā iztukšos, nekas nepārspēj īstu murgu, kas ir daļlaika lietojuma līgums. Tas būtībā ir koplietošanas atpūtas māja. Tur to izmanto daļu gada, citi izmanto pārējo laiku, tāpēc izmaksas teorētiski ir zemākas nekā īrējot vietu, kuru apmeklētu tikai reizēm. Problēma ir tāda, ka plēsīgas pārvaldības kompānijas izmanto šo kā veidu, lai piesaistītu tevi līgumam, kas izdevīgs viņiem. Tikmēr viņi tevi pamatīgi apkrāpj ar īpašuma uzturēšanas un pārvaldības maksām, kuras viņi mēdz paaugstināt, kad vien vēlas. Un kamēr viņi izsūta tavu bankas konta tukšu, tu gandrīz nemaz neizmantosi šo vietu, jo tu un visi pārējie pircēji cīnīsieties par tām pašām populārākajām atvaļinājuma nedēļām. Visi zaudē, kamēr laika daļas uzņēmumi pelna uz nebēdu. Ja kāds mēģina tev pārdot daļlī laika lietojumu dzīvokli, pagriezies un bēdz prom. Tagad apskati, kad ekonomisti prognozē ASV ekonomikas sabrukumu. Šis ir datums. Vai arī noskaties šo.